Nu, beidzot. Ir tehniskā apskata, nāc apsties. Reku redz pasties. Tadā! Kas mums rakstīts virsū? Nu, pievēlēt zoom. 30.05. Un kurš gads? 25. Tieši tā. Viss kārtībā. 25. gads. Tehniskā apskata ir pilnībā iziet. Tātad šodien mēs to esam izdarījuši. Kas mums šodien par datumu vispār ir, Zigi? 10. datums, ok. Tātad, viss ir pilnībā izdarīts. Davai es tev izstāstīšu reiz par to, kas ir izdarīts aizmugurē, jo aizmugurē challengeriem vajag visvairāk. Mēs pilnībā varam sakārtot jums saprogrammēt gan lampas, gan arī dizainu, gan arī salikt, kā viņi strādā, kas ar viņām notiek. Nu, to bišķi tā kā mums šī auto ir ļoti mīļi. Un, kā jau es teicu, ja tu gribi tikt pie savu challengeru, droši raksti WhatsAppā, zvani, droši nebaidies. Pavisam noteikti, reku Zigmārs tev atvedīs challengeru no amīšiem. Nu, vai arī kaut kur citur. Tātad viss tā certifikācija ir izdarām vienkārši filigrāni un easy. Ja? Neskaties varbūt uz to miglas lukturi, jā, viņus var izpildīt dažādā variantā, bet galvenais ir šī funkcionalitāte. Es kāpu iekšā un tev nodemonstrēšu, kam ir jābūt. Tātad, pirmā lieta, obligāti šeit, redzi, jau ir apvilkts apkārt, tas ir stops, jo normāli tev ir tonēts tas stikls, redzi? Ja? Nu, saprati, ja? Tad tonējumu tev ir jāizgriež ārā un jāuztais tā, lai viņš ir smuki tā, ja? Tad stikls ir netīrs, var uzvilkt virsū kaut kādu zīmējumu. Tad skatāmies, kas ir tālāk ar šīm te lampām. Lampas ir oriģinālās, nav nekādas lampas jaunas jāpērk. Ja tu mums atved lampas vai atved visu to savu challengeru, tad mēs visu te varam sakārtot, filigrāni, teiksim. Nevienam nav jāved, nekur nav jādod, teiksim. Viss tas darās ļoti efektīvi, ātri, nosacīti profesionāli, jā, jo, principā, tie noteikumi CSDD arī ir dažādi, bet mēs jau taisam pēc pašiem jaunākiem. Skaties, ieslēdzam gabarītus. Šobrīd šādi deg gabarīti. Kā redz, nezinu, cik labi video var redzēt, bet, skaisti deg gabarīti. Ja? Tad ļoti smuki. Obligāti nedrīkst degt šie gabarīti. Naču, pasties, šie nedrīkst degt. Bet tagad, protams, mēs viņus varam pievienot klāt un arī ar viņiem braukāt teorētiski, tāpatās, bet, tehniskā apskatē viņiem nevajadzētu spīdēt, ja? Šādi spīd gabarīti, ok? Obligāti arī numurzīmes apgaismojums, tas ir visiem skaidrs. Skatāmies tālāk, tātad ieslēgsim tuvās gaismas un uzreiz miglinieku. Miglinieks ir? Ir. Tātad miglas lukturim ir jābūt novietotam šādā pozīcijā, tu vari viņu te varam pa vidus uzlikt, jā, varam, saproti, iespējas ir dažāds, bet mēs te uztaisīsim kādu vienu sirdskālo. Ja tev ir kaut kāds tavs miglas lukturis, kādu tu gribētu uzlikt, uzliksim tavu. Tālāk skatāmies, kas notiek ar stop signālu. Ja? Tātad stop signālu skatāmies šodien ļoti uzmanīgi. Hop. Kas notiek? Jā, tātad C-burts, viņš kļūst spožāks pa ārējām malām. Es domāju, tur var redzēt. Vienkārši man šeit nav kas nospiežs, varētu parādīt, bet video visu var redzēt. Tad tieši tas C-burts, tā viņš arī ir C-burts, vai ne? Un apgriezt C-burts parāda, Zigi, jā, tad kas tieši mainās? Es domāju, kamerā var redzēt, ja? Ļoti labi. Ok, skaidrs. Tātad tie stopi jābūt ir trījiem, tātad tur un tur. Nekādi citi stopi neder. Varbūt der, bet labāk, lai tā, un tad tu zini, ka tev viss čaut, ka to mēs visu uztaisam. Tad šī viņš gadījumā spīd blāvs, kad tu nospied, viņš paliek spilgts, tā kā izceļās zāru, jā, tā kā saprati. Tālāk, ejam. Mums ir atpakaļgaita. Skaidrs, atpakaļgaita vienkārši lukturīts, domāju, tā paša. Jā, tālāk skatāmies, kas notiek ar pagrieziena rādītājiem. Es nospiedīšu aizdzīti. Strādā tātad pagrieziens. Jā, smuki, palaid uz leju, bet var saprast tāpatās. Skatāmies otrs pagrieziens, ieslēgsim avārijas gaismu, principā. Ir obligāti jābūt panelī ir iestrādātāji šādai te. Nāc apsties, uzreiz parādīšu, kas ir ar miglinieku. Šādi te migliniekam ir jābūt. To mēs ar te uztaisīsim. Ja nav, uztaisīsim, būs, redzi, ka obligāti viņam ir jāspīd. Tas ir simbols. Nedrīkst būt bez simbola, ok? Tas arī ir diezgan vienkārši izdarāms. Tagad spīd mums šie te pagriezim, avārijas gaismas. Ja? Migla ir skaidrs. Principā mums būs nākamā opcija. Ļoti interesanti. Šeit skries pagrieziens. Un es tev parādīšu, kur vēl skrien pagrieziens. Naču, skaties. Rekur. Atnāc apsties uz šo skaisto. Uztais viņu tā, uzfilmē tādā leņķī. Tu pasties, tātad šī te lāsīte, tā ir BMW, faktiski, ļoti efektīva pagrieziena lampa. Principā skaidrs, jebkurā gadījumā šeit arī viss tiek tehnoloģijas pareizi izdarīts, tad viss šeit strādā korekti tātad, ja? Un visticamākais arī, citas versijas strādā. Bet šī ir pati efektīvākā hemija, un šādi tas izskatās. Ja tev tur ir kaut kāds bumblebees apakšā, arī tas var būt. Tā šī gadījumā šeit ir atslēgts malēja, bet tos arī var aktivizēt, deaktivizēt. Kas mums ir pa priekšu? Pa priekšu tad jābūt ir luktoriem ar marķējumiem, tas ir skaidrs, viss samarķēts, viss salikts, viss kā nākās, ja? Vai mēs Challenger esam uzlikuši uz jaudas stenda? Jā, bet cik jaudas dabūjām, neteikšu.
būs pēc tam. Tātad, viss tas strādā un arī šī pusē ir tieši tas pats. Principā, es laikam esmu pastāstījis vienas no svarīgākajām lietām, kas vien ir vajadzīgs. Ko tu saki, filigrāni izskatās, ne? Vienkārši, tehniskā apskatē pilnībā jums viss strādās, viss ies. Visticamākais, viss tā jūsu ģēle būs efektīvi sakārtot. Tā kā uz doto brīdi es laikam teikšu, thanks for watching, mēs taisīsim vārds vaļā, brauksim to Challengeru laist ielās. Challengeram skata ir, viss strādā, tā kā es domāju tā, ja ir kādi jautājumi tātad par šiem auto vispār kā tādiem, droši raksti zvani, mēs pavisam noteikti tev sakārtosim un šo burvīgo skaņu, principā es domāju, davai, jā. Es noliksim Miki, skaties. Tā. Nu, paklausīsies. Jā, efektīvs auto. Ļoti smuks auto. Tā kā uz doto brīdi, thanks for watching, lai veicās ar Dodge Challengeriem un arī citiem amerikāņu skaistuļiem. Un jau tiekamies nākamajā video. Visu gaišu!